Pēc šī tu noteikti vairs negribēsi izmantot acetonu vai benzīnu bituma likvidēšanai. Atpazīsti šos melnos pleķus uz sava auto? Tas ir bitums, kuru nevar nomazgāt izmantojot tikai ūdeni un putas. Pie plēša iegādājos virsbūves kopšanas līdzekli bitums. Tas atjauno mašīnas dabīgo lakas spīdumu un atdzīvina hidrofobu. Pirms uzklāja līdzekli, kārtīgi nomazgā auto, lai sagatavotu to netīrumu likvidēšanai. Auto ir rūpīgi nomazgāts ar kārtīgi uzklāt līdzekli uz mašīnas. Pēc brīža jau redzēsi, kā bitums pats lēnām notek nost. Uzgaidi 1 līdz 5 minūtēm. Līdzeklis ir iedarbojies, melnie pleķi paši lēnām tek nost. Tagad jau izmantojot mikrošķiedras lupatiņu, viegli ejam pāri virsbūvei. Domāju, ļoti labi redzams, kā melnie bituma pleķi nāk nost, kurus vienkārši ar putām man likvidēt neizdevās. Pēdējais solis obligāti noskalo virsbūvi ar ūdeni. Arkas beidzot tīras, virsbūve paliek vesela, varu dot ielās.